Mana prezentācija par ēnu. Savajā ēnu dienā es esmu ēnojis tenisa treneri. Īsi aprakstīt šo darbu es varu kā ļoti enerģisko, ļoti fiziski aktīvo darbu, bet nedaudz skumju, jo gandrīz visu laiku viens un tas pats darbs ir. Par šo darbu es uzzināju, ka pelna šajā darbā, sapelnīt šajā darbā var no 1000 līdz 3000 eiro, bet ir nedaudz nestabila maksa, tāpēc, ka cilvēki visu laiku mainās, kādi aiziet, kādi atnāk pa jauno, tāpēc nav pats labākais darbs, kas gūtu naudu. Strādāt vajag no 3 līdz 8, bet var arī mainīties, bet apmēram kaut kur 5-6 stundas jāstrādā. Visu nedēļu, neskaitot svētdienu. Svētdiena ir vienīgā diena, kad var atpūsties. Dažreiz pat visādās svētku dienās vajag strādāt. Ja runāt par cilvēkiem un kā ar viņiem jāstrādā šajā darbā, tad kolēģu šajā darbā nav ļoti daudz, un pat ja viņi ir, ar viņiem īsti nesarunāties, un kā ar klientiem, tad jāved nodarbības cilvēku grupām vai nu individuālās, vai nu no 2 līdz 10, visu augumu, visu fizisko iespēju un tā tālāk. Lai uz šo darbu pieņemtu, vajag būt fiziski aktīvam cilvēkam, vajag labi mācīt sarunāties ar citiem cilvēkiem, atrast pieeju katram klientam, jo katram klientam savējās prasības, savējās kaut kādas vēlmes. Un arī pašam jāmāk spēlēt tenisu, tāpēc, ka būtu nedaudz stulbi, ja nemācētu spēlēt. 2 jautājumi, kurus es esmu uzdevis. Pirmais bija, kā parasti notiek darba diena šajā darbā. Nedaudz skumji, kā man šķiet, jo treneris atnāk, visu nosāda un vienkārši visas 5 stundas, ko viņam ir jāstrādā, 5 nodarbības atsevišķajā laikā pa 1 stundai, gandrīz viens un tas pats. Vieni un tie paši treniņi ar vienādiem uzdevumiem. Protams, nākamais jautājums bija, vai nepaliek skumji. Man treneris atbildēja, ka jāpaliek, bet viņam ir arī cits darbs, par kuru es nerunāšu, jo tas tēmai neateikt. Vai es vēlētos strādāt šajā darbā? Nē, jo es gribu, lai manā darbā būtu vairāk cilvēku, ar kuriem sarunāties. Un arī es negribu, lai mans nākotnējais darbs bija kaut kā saistīts ar sportu un lai nebūtu tik ilgs un ar tik maz dienām atpūtai. Paldies par uzmanību. Tagad jautājums.